Sveiki! Prieks jūs redzēt. Atkal mēs tiekāmies šeit, Ņujīstu kultūras institūtā, mūsu raidījumu cikla, tad podkāstu cikla par mums pašiem, par Eiropu un par pasauli apkārt, par to, kādi mēs esam. No visdažādākiem skatu punktiem šis raidījums tapis sadarbībā un Biedzenēt projektu ietvaros, lai mēs varētu parunāt par mums aktuālām svarīgām tēmām. Un šodien mums tā tēmā ir hiperlokālais aktivisms, apkaimes iekustināšana un pilsoniska līdzdalība. Un man ir fantastiski cilvēki no mūsu sadarbības partneriem, draugiem un kolēģiem un pilsoniskuma kuģinātājiem no citas Daugavpils. Sveiki, Jāna, sveiki, Gunta. Sveiki. Pirmkārt, pastāstiet par sevi, kas jūs esat. Es esmu citas Daugavpils brīvprātīga. Es tur jau vairāk kā gadu darbojos. Ne tā aktīvi, bet tagad, kad ar pavasarī sāku aktīvāk tur darboties. Un ko vēl pastāstīt? Ar ko tu ikdienā darbojies? Ikdienā. Es mācu skolā 11. klasē, pabeidzu šogad 11. klasi. Arī strādāju, centos savai nākotnē strādāt un pelnīt naudu. Un, brīvā laika parasti hobiji, kaut kāda tur grāmatu lasīšana un pastaigas ar draugiem, nekā tāda īpaša nav. Cool. Jā, es esmu arī biedrības cita Daugavpils brīvprātīgā. Pagaidām vēl iesaistos pasākumos jau apmēram gadu. Jāsaka, ka biedrībai pašai ir nedaudz vairāk nekā gads, tāpēc ir ļoti jauki sekot līdzi un augt līdzi ļoti iedvesmojošiem cilvēkiem, ko mēs tur satiekam. Un ikdienā tu nodarbojies ar kādu citu darbu? Ikdienā es esmu sabiedrisko attiecību speciāliste Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Super. Un tad galvenais jautājums tiem, kas varbūt mazāk zina vai redz tikai no kaut kādas skaistas komunikācijas, kas patiešām ir cita Daugavpils kā biedrība? Cita Daugavpils tā ir, viņa strādā tieši pilsētai uzlabošanai. Tieši mēs centamies visi cita Daugavpils biedrības biedri centas veicināt cilvēku līdzdalību, lai cilvēki darītu kaut ko, kaut kas strādātu pilsētas labai. Un tas arī ir mūsu mērķis, lai runātu par problēmām un lai kaut kā tos risinātu. Mēs neesam politiska organizācija, tas ir pirmais, ko es vēlētos uzsvērt. Mēs neesam organizācija tikai gudrajiem, super izglītotajiem, bet esam tie, kas vēlas būt kā vienojošais faktors starp visiem pilsētas iedzīvotājiem. Mēs neesam nekādi opozicionāri pašvaldībai, bet mēs vēlētos uzskatīt, ka mēs spējam būt mediatori starp sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem, lai kopīgi rastu risinājumus, kā uzlabot mūsu pilsētas dzīvi mūsu apkaimēs un veicināt arī sabiedrības līdzdalību, apzināties, ka bieži vien lai notiktu kaut kas labs, nav nepieciešami ļoti lieli miljoni, bet pietiek ar to, ka cilvēki paši ir gatavi iesaistīties un īstenot savas iniciatīvas. Un šeit ir fantastiska lieta, ka mēs nonākam pie tas apkaimes iekustināšanas, cik redzam, dzirdam un pamanām, ka apkaimes ir viena no galvenām tēmām, kas notiek Daugavpils pasākumu kaleidoskopā. Kas īsti tur ir uzdevums un mērķis? Vienkārši iepazināties ar aktīviem cilvēkiem vietējiem vai kaut kā sadraudzēties? Vai kas ir galvenais mērķis tajā apkaimju iekustināšanā? Tagad mums notiek tas domnīcas, kur mēs nākam uz apkaimiem. Tas bija nesen, mēs bijām Grīvas apkaimē un arī Jaunforštātes apkaimē. Un tas arī bija tāds uzdevums, ka vienkārši tur saucas tie cilvēki, kuriem nav vienalga uz to apkaimi. Un vienkārši bija aktivitātes, kur mēs uzzinājām no cilvēkiem, kuri dzīvo tas apkaimes, kādas ir problēmas, ko varētu uzlabot, kas viņam nepatīk, ko viņi gribētu. Un mēs runājam par to un mēģinām atrast tos risinājumus. Un tas arī ir labi, ka ir visdažādāki cilvēki. Dažādus vecumus, dažādus amatus ieņem. Un tad ir vairāki dažādi viedokļi un kaut kā arī tā rodas tas ceļš, kuru iet. Bet kāpēc šis ceļš ir tik svarīgs? Es varu nedaudz savā personīgajā pieredzē padalīties. Daugavpilī šogad aprit tieši 10 gadi, kad es te dzīvoju. Un priekš manis arī šo 10 gadu laikā vēl aizvien pilsētā ir kaut kas jauns un vienmēr ir kaut ko jaunu atklāt. Un arī tās pašas apkaimes mēs redzam,
kuras apkaimes šķērso galvenie autoceļi, dzelzceļš un citi svarīgi infrastruktūras krustpunkti. Un šīs apkaimes, teiksim tā, tām ir paveicies ar to, ka tās attīstās varbūt ātrāk. Un daudz cilvēki runā par to, ko vajadzētu, ko sagaida no tās pašas pašvaldības, no valdības, arī, teiksim, savās apkaimēs, bet tajā pašā laikā nav neviens, varbūt, atnācis kopā, nosēdies vienā pļavā pie viena galda vai vienā pagalmā un parunājuši par to, kas tad ir tās vērtības, kas saistās mums ar katru no iepriekš minētajām apkaimēm. Tātad, jā, kas ir šīs vērtības, kā šīs vērtības var iedzīvināt konkrētajā apkaimē un cik paši tās apkaimes cilvēki ir gatavi darboties un parādīt, kas viņiem tiešām ir svarīgs un varbūt arī īstenot kādas foršas idejas, jo mums ir jau pēc pirmajiem pasākumiem ļoti daudz foršu atziņu un tās, teiksim, galvenā tā atziņa, ka katrai apkaimei ir savas vajadzības, kas atšķiras, bet tas vienojošais faktors ir tas, ka cilvēki vēlas atrast to laiku, vietu un iespēju sanākt kopā, sadarboties, pavadīt laiku un ģenerēt un īstenot kaut kādas idejas, kas viņiem būtu svarīgas, lai kaut nedaudz uzlabotu šo te situāciju savā apkaimē. Bet tu pateici par tām vērtībām, bet kādas tur vērtības ir tā? Pilsoniskums, demokratiskas iekļaušana vai par kādam ir, vai pieejama pilsētvide, vai diskusija ar politikiem? Jā, tieši tā, gan pieejama pilsētvide. Piemēram, Grīvā ļoti aktīvi cilvēki uzsvara to, ka viņiem ir svarīgi tieši tās inženierkomunikācijas, kas būtu pieejamas. Tas ir stāsts par to, ka Grīvā daudz kur nav kanalizācijas. Tas ir viens no tiem faktoriem. Viņiem ir svarīgi tā pati izglītības pieejamība. Viņiem ir svarīgi vieta, kur sanāk kopā. Viņiem ir svarīgi parādīt to, ka viņi ir gan ievērojami daļa no pilsētas ar saviem stāstiem, ar savu vēsturi, ar savu, teiksim, kultūrvēsturisko mantojumu, kas varbūt tiek bieži vien aizmirst tajā kontekstā, ka tomēr lielākā daļa pilsētas geogrāfiski dislocējas tieši šajā kreisajā Daugavas krastā. Bet arī interesanti, piemēram, par to Grīvas apkaimi, nesen mums bija pasākums. Tas par to, kas tur ir cilvēkiem svarīgāk. Tā, ka viņam ir pietrūkst infrastruktūras, un tā kā reāli tur daudziem cilvēkiem nav kanalizācijas vai nav centralizētas apkuras, vai, piemēram, slēdz skolu, vai viņi grib vairāk stāstīt par Grīvas vēsturi, ka viņi ir cita reģiona, kultūrvēsturiskajā, viņiem ir savas neatkarīgas pilsētas vēsturi. Kas viņiem svarīgi? Tā kanalizācija un infrastruktūra vai tie vēstures stāsti? Es teiktu, ka gan tas ir svarīgi, jo, teiksim, lai šī apkaime attīstītos, protams, ir nepieciešams sakārtot visus jautājumus, kas skar gan kanalizācijas, gan komunikācijas. Bet ļoti interesants fakts, ko mēs uzzinājām arī komunicējot ar šiem cilvēkiem, blakus Grīvai ir Judovkas apkaime. Un Bolt ēdienu piegāde nemaz tur uz tālākajām adresēm nepiegādā. Izrādās, ka ar to visu pilsētas reliefu un geogrāfisko novietojumu viņiem vietām ir LMT, Tele2 mobīlie sakari, ir diezgan traucēts šis te pārklājums. Ka arī tās lietas viņiem ir svarīgas. Viņi arī grib baudīt tos visus labumus, ko varbūt mēs baudām pilsētas centrā, Jaunbūvē, Ķīmijā un citās pilsētas apkaimēs. Tas ir ļoti interesanti, ka it kā tā ir viena pilsēta, bet tajā pašā laikā šīs te lietas, kas mums liekas pašsaprotamas, viņiem tas varbūt vietām nemaz nav tik pieejams. Jā, un tas arī pareizi pateiks. Es arī atceros, ka viņam ir tā, ka viņi apvainojas uz to, ka viņus neuzskata kā pilsētas daļu, kaut kā tā, ka viņi pieminē, ka viņam ir skola, 6. pamatskola, un bērni iet tā pa tiltu, iet uz pilsētas centru un mācās tur, kaut gan arī Grīva ir skola, un tad viņi arī gribētu justies kā pilsētas daļa, kā tāda vērtīga pilsētas daļa. Šeit vienkārši tāds jautājums, vai to, ko dara cita Daugavpils, tas nav tāds pašvaldības uzdevums komunicēt ar apkaimes iedzīvotājiem tieša veidā un meklēt tos risinājumus, kāpēc viņiem neapmierina, ka viņiem, piemēram, nav centralizētas apkures vai skolas lietas. Kāpēc to jādara citai Daugavpils, nevis pašvaldībai? Cita Daugavpils pati izvēlēs to ceļu, tā kā tas ir brīvprātīgi katrs izvēlēs to ceļu, lai kaut kā palīdzētu Daugavpili, kaut kā uzlabotu to. Un, protams, to varat darīt jebkas, un to daram mēs. Un
Bet jūs to darat, jo jums liekas, jūs varat to izdarīt labāk, efektīvāk, foršāk, vai jums vienkārši patīk tie cilvēki un tikšanās un domnīcas, vai nu jūs to darat, tāpēc, ka to kaut kas cits nedara, kam jau jums liekas, ka viņam vajadzētu to darīt? No manas puses, es kā brīvprātīga, es to daru vienkārši tāpēc, ka es gribu to darīt. Ka es varu kaut kā varbūt palīdzēt un tā, un es jūtu, ka jā, es kaut ko daru, liederīgu, labu pilsētiem un cilvēkiem. Tāpēc jā, par citiem nevaru teikt, bet laikam katrs kaut ko tādu jūt. Es domāju, ka gan nevalstiskā sektora, gan pašvaldības darbs viens otru papildina, un es ceru, ka mūsu, kā biedrības Cita Daugavpils darbība ir apliecinājums tam, jo arī pašvaldībā ir pieejama informācija par šīm par atbalstu, kas tiek piedāvāts tiem pašiem kanalizācijas pieslēgumiem un tādām lietām, bet, teiksim, mēs esam tie, kas iekustina cilvēkus, iedrošinot viņus pašus runāt, nevis gaidīt, kad varbūt pašvaldība atnāks pie viņiem, pieklāvēs pie durvīm un teiks, hei, vai tu vēlies savu izrakt tur tranšeju un ievilkt ūdensvadu, bet nē, lai cilvēki paši saprastu un justos pārliecināti par to, ka viņu vēlmes ir vērts uzklausīt un lai viņi paši vērstos un paši ietu un būtu gatavi iesaistīties un darīt. Jo tas teiksim, infrastruktūras sakārtošana ir, teiksim, viena prioritāte. Tas pats, teiksim, skolas liktenis un tās ēkas liktenis ir cita prioritāte, kur arī iedzīvotāji varētu vērsties un runāt par to, kas būtu svarīgi, ko viņiem būtu svarīgi saglabāt šajā ēkā, ja tur nākotnē nebūs tās skolas. Bet jautājums, notika, piemēram, Krievijas apkaimē notika tā diskusija, domnīca, un kas tālāk tā informācija kaut kāda veida tiek apkopota un nodota attiecīgiem pašvaldības dienestiem, vai viņa paliek kaut kādos komunikācijā tikai biedrības lapas, vai kas notiek tālāk pēc tām diskusijām domnīcā? Tā ir apkopota, ka es piedalījos tajā domnīcā kopā ar savu draudzini, un viņa bija tā, kas visu ierakstīja, visu apkopoja, un es nevaru teikt, kur tālāk noiet tā informācija, bet tā ir apkopota un tā glābējas. Bet nav publicēta. Pašlaik ir tā, ka mēs esam publicējuši svarīgākās atziņas pēc katras domnīcas, bet tā kā vēl mums viss šis pasākumu cikls nav noslēdzies, tad, kad tas būs noslēdzies, mēs apkopotā veidā publicēsim un tas būs pieejams un noteikti arī iesniegsim pašvaldībā, piemēram, attīstības departamentam ar aicinājumu vienkārši iepazīties un ņemt vērā tālāk plānojot kaut kādas lietas vai projektus. Jo tiešām tās ir iedvesmojošas lietas. Mums izdodas satikt katrā apkaimē iedvesmojošus cilvēkus, arī Jaunforštatē. Tur cilvēki nāca ar konkrētām idejām un stāstīja, mēs gribam svinēt Forštates svētkus, piemēram. Viņiem bija ideja par sociālajām reklāmām un dažādām aktivitātēm saistībā ar tekstu, kas ir uz asfalta, uz trotuāra, un ka viens no tiem varētu būt spēle Forštates detektīvs ar QR kodiem, ar dažādiem laba vēlējumiem. Un īstenībā, teiksim, atceroties ceļošanas pieredzes tās Eiropas pilsētās, tas ir diezgan interesanti, jo, protams, mēs visi ikdienas steigā dodamies savos ceļos galva uz leju, un tu biežāk pamani to, kas tev ir zem kājām, nevis to, kas tev ir acu līmenī. Un jā, tas būtu forša ideja, un īstenībā tā padomāju, tas nemaz tik lielu resursu neprasa. Un ir starp viņiem, starp šiem te Forštates iedzīvotājiem, ir arī daudz cilvēku ar vēstures zināšanām, ar dažādām citām zināšanām un prasmēm, kas arī varētu nākotnē šo te Forštates detektīvu sagatavot. Viņiem ir ļoti svarīgi, tāpat kā Grīvas iedzīvotājiem, lai būtu šī te vieta, kaut kāds punkts, kur ir iespēja tikties, sarīkot kādus piknikus, sanākt kopā un vienkārši labi pavadīt laiku. Pie tam vēl arī Forštates iedzīvotāji pameta ļoti labu ideju uzņēmējiem, uzsverot ļoti savu šo te geogrāfisko atrašanās vietu, kas ir gan pilsēta, gan turpat robežojas ar novada pašvaldības mežu. Lieliska vieta aktīvai atpūtai, tā ka varbūt kāds var uztaisīt kādu baskāju taku vai kaut ko tādu, kas arī piesaistīs centra iedzīvotājus apmeklēt šo te apkaimi. Izskatās ļoti forši, ka tas Citas Daugavpils vērtības ļoti sakrīt ar tiem cilvēkiem, kas nāk uz pasākumiem, bet nevar nepajautāt. Gatavojoties mūsu sarunai, arī pajautājumi tur
paziņiem, draugiem, kaut kādiem cilvēkiem, kas mums trapījies par to, ko viņi domā par to Daugavpils. Un es atdzirdēju tādu mītu vai nemītu, nav mīts, te es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, ka vai nepastāv tāds atsviešinātības risks, kur citas Daugavpils kopienas domas un uzskati sakrīt ar ļoti nelielu progresīvu latviešu daļu, kas piedalās tajos pasākumus ik reizi, un tad tas ir diezgan mazs cilvēku pulciņš, kas nevarēs neko izmainīt, jo viņu progresīvi uzskatīja vai etniska piederība ir tāds ierobežošais faktors, kur viņu vērtības baigi nesakrīt ar vietējiem iedzīvotājiem. Ko es varētu tādai citātam un domai atbildēt? Laikam nebūs tā, ka nevarēs neko izmainīt, jo, ja cilvēki ir kaut kāda tur kopā, pat ja 2 cilvēki ir, un viņi darbojas, viņi nepamet to darbu, viņi kaut ko dara, runa, un ar laiku viņi varas kaut kā pamainīt to situāciju. Tāpēc, vienkārši vajag tā centies darīt. Ka te ir tāda atsviešana, tā neliela cilvēku grupa ar ļoti līdzīgiem uzskatiem, bet mēģina iesaistīt plašāku Daugavpils sabiedrību, un tur ir kaut kāds konflikts un nesakritība. Vienkārši jautājums, kā jums liekas? Te vajag padomāt. Laikam, es pat nezinu, ko teikt. Laikam, varbūt ir tāda iespēja, bet vienmēr būs cilvēki ar dažādiem viedokļiem, un kaut kur to cilvēku būs vairāk kaut kāda viedokļa, kaut kur mazāk, un tā būs vienmēr. Galvenais, kā ir un kā viņi darbojas. Es tev atkal gribētu uzdot pretjautājumu par biedrību New East, vai pašos pirmsākumos arī par jums nebija tādu viedokļu, kas īsti varbūt neatspoguļoja jūsu patiesos mērķus un virzienus? Mums joprojām ļoti daudz heito no visām pusēm, gan par mūsu nostāju, ka mēs atbalstam Ukrainu. Mums ļoti daudz heito un draudu ir gan institucionāli, gan konkrētiem cilvēkiem. No otras puses mums ir heits no langas flanga un visādi Twitter atāki par to, ka mēs, piemēram, veidojam programmu senioriem krievu valoda par mediju prātību un cīņu pret dezinformāciju. Un tā kā mums ļoti daudz piemēru, ka mēs no dažādām pusēm esam bombēti ar to. Jā. Redz, mūsu biedrībai šis ir tagad jau rit 2. gads, un tas tā ir, ka katru reizi, kad pilsētā vai ciemā vai kaut kādā ekosistēmā, teiksim, ienāk organizācija, kas, teiksim, ar pirmo uzrāvienu sevi gan aktīvi un skaļi parāda, šī te viedokļu dažādība vienmēr būs. Jā, arī mūsu pasākumos, arī apkaimju domnīcās pie mums nāca arī domes deputāti, pie mums nāca arī dalībnieki, kas ir dažādu politisko spēku atbalstītāji un gan aktīvi savos sociālajos tīklos. Un tas var radīt maldīgu priekšstatu, bet tieši tur jau ir tā, teiksim, mūsu īstā un patiesā garša, ka arī mēs šādā veidā neatgrūžot cilvēkus un nešķirojot šo te sabiedrību, arī mēs iepazīstam un saprotam, teiksim, vairāk izprotam to, kas notiek pilsētā. Un tajā pašā laikā arī šiem dažādajiem arī politiskajiem spēkiem un tiem atbalstītājiem, kas ierodas mūsu pasākumos, ir iespēja redzēt un satikt to parasto tautu, saprast, ko dara vispār NVO sektors, un, teiksim, gūt arī no savas puses to izpratni. Cerams, protams, ka tas viss ilgtermiņā gūs šo te pozitīvo pienesumu, nevis vēl vairāk stereotipus un kaut kādas diskriminācijas. Piekrītu, kā šī forša lieta, ka tas, man liekas, mēs absolūti uz viena viļņa, ka vienot cilvēkus ar ļoti dažādiem uzskatiem veidot šo safe space un to vietu, kur viņi var tikties sarunāties, īpaši apkaimes konteksts, ko es daru, ka viņi pat dzīvo blakus fiziski, jā, un viņi ar tik dažādiem uzskatiem, valodām un pasaulēs uztveri. Tas ir ļoti vērtīga lieta. Bet tā atkal par tām vērtībām. Es pajautāju par tām vērtībām, kas sakrīt vai nesakrīt ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī vai tās vērtības, ko nes cita Daugavpils, sakrīt, piemēram, es to pajautāšu ar pašvaldības vērtībām, jo tas hiperlokālais konteksts, un ko es pieminēju pašu sākumā, ka tā galvenā saikne ir savienot tos iedzīvotājus un lēmumu pieņēmējus, ka būtu tādām tiltiņām, kur var tas domas savākt, apkopot un nodat un vai no savienot viņa diskusijas un pasākums. Kā jums liekas, vai citas Daugavpils domas un vērtības sakrīt ar pašvaldības vērtībām? Es domāju, ka pa lielam, jā, vienkārši ir kaut kādi brīži un momenti, kad biedrība ar savu aktivitāti ir tāds
zipspuldze bez maz vai kas labā nozīmē, kam varbūt tai aktivitātei īsti varbūt pilsētnieki nav bijuši gatavi, bet pa lielam es domāju, ka tas sakrīt un tiešām mēs neesam tie, kas nākam stāties kā opozicionāru rindās pret pašvaldības darbu, tieši otrādāk, jo mēs redzam šo te iespēju papildināt vienam otru un mērķis kopējais jau ir viens un tas pats darboties pilsētas labā. Bet tā pilsētas labums un attīstība var būt ļoti, Daugavpils gaišā nākotnē var dažādiem cilvēkiem izskatīties ļoti dažādi par to. Un šeit jādomā, kā tu domā? Vai to, ko dara cita Daugavpils, tās vērtības, kuras viņā nes, sakrīt ar pašvaldības redzējumu uz pilsētas attīstību? Es vienkārši, laikam, ir tā problēma, ka es neesmu vēl tik pārzināta par to visu, ka es tikai nesen centos tā iekļauties visā tā un kaut kā arī rast savu viedokli. Tāpēc es nevaru teikt konkrēti, bet es gribu ticēt, ka jā, ka sakrīt un ka mēs visi darbojamies un ejam kaut kā viena līdzīga ceļa uz to labāku pilsētu. Papildināšu, precizēšu jautājumu, ja kas tu mani palabotu, varbūt labāk zini, par to, ka, piemēram, kā izskatās normāls, cita Daugavpilsā sākā mūsu galvenā vērtība ir cilvēki, kas dzīvo mums līdzes, tie pilsētas iedzīvotāji, ja, kas dzīvo apkaimes, piemēram. Un tad, tā ir tā stratēģija, ka mēs ar viņiem komunicējam. Bet, piemēram, pašvaldība saka, ka nē, mūsu dokumentos un stratēģija, mēs tos pielīdzinām pie turistiem un turisma departamentam, tai agentūrai. Mēs kaut kā pievienām to kaut kādu domu par to, ka viņam jātiekas ar apkaimes iedzīvotājiem. Šeit mana galva, piemēram, normālas, ir kaut kā tāds, nesakrīt. Tas man nenozīmē, ka viņi ir prioritāti, ka viņi ir kā turisti tie vietēji iedzīvotāji. Un šeit jautājums, vai to, ka, piemēram, jums sanāca vai nesanāca, piemēram, komunicēt ar pašvaldību, vai tiešām tas apkaimes iekustināšanai ir jābūt zem turisma, nevis, piemēram, zem pilstītes vai kultūras vai izglītības kaut kādas departamenta vai nodaļas. Noteikti nav jābūt zem turista, jo tad tas apkaimes, tā ir pilsēta un mēs darbojamies, lai pilsēta būtu laba un tas nav turisms, tas ir šeit nesakritība, vai ne? Jā. Šeit ir pilnīgi nesakritība, ka cita Daugavpils saka, ka mums ir tāda vērtība, bet ar pašvaldību tā nesakrīt. Bet tajā pašā laikā mums marts, februāris... Pavasarī, jā. Gada sākumā, gada pirmajā pusē mums kopā ar pašvaldību bija pasākums, pašvaldības iniciēts pasākums, kur cita Daugavpils arī piedalījās aktīvi. Tas bija tikšanās arī ar apkaimju iedzīvotājiem un runājot par aktivitātēm, kas tiks rīkotas vismaz aktīvās vasaras sezonas laikā pilsētas apkaimēs. Un tur piedalījās ne tikai šīs turisma un sabiedrisko attiecību departaments, tur piedalījās arī sporta un jaunatnes lietu pārvalde, tur piedalījās arī kultūras jomas pārstāvji un nav tā, ka šo te darbošanos varbūt no pašvaldības puses varētu ielikt tieši vienos rāmjos, jo tās ir dažādas aktivitātes. Jo, piemēram, mūsu plānā bija rīkot apkaimju pārgājienus. Tas tiešām vairāk pēc formāta atbilstu sadarbojoties ar pašvaldību. Tas nepieciešamais varbūt atbalsts, kas mums būtu nepieciešams, tieši būtu no turisma nodaļas. Ja tas ir kaut kādas apkaimju svētki, kas varbūt nākotnē izdosies, ko varbūt nākotnē tiešām izdosies īstenot, tas, protams, atkal būs kultūra un sportiskās aktivitātes, kuras piedāvā atkal tā ir cita pašvaldības struktūra. Šī sadarbība starp apkaimju iedzīvotājiem, starp pilsētas iedzīvotājiem, starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, tas viss nav ieliekams tikai vienos rāmjos, tāpēc varbūt ja tās kaut kādas aktīvākās darbības pašlaik saistībā ar pārgājieniem un tādām lietām ir, skaļāk izskanējušas, ka tas ir saistībā ar turisma nodaru, tas noteikti ir tikai viena daļa no kopējā konteksta, kur tiešām ir šis uzskats, manuprāt, ka tas viss ir starp vairākām pašvaldības struktūrām. Bet šeit, tad, ja tu pieminēji jau sporta nodaļu, mēs nevaram nepadalīties ar mūsu to stāstu, kad mēs atvērām to jauno Daugavpils jaunatnes politikas attīstības to stratēģiju, to dokumentu, kur parādās diezgan neprofesionāls un ļoti dīvains darbs, kuru viņi veidoja dažu gadu laikā, kur, piemēram, parādās Krievijas federācijas aktuālo stratēģiju, copy-paste lietas, vēl vairāk, ka viņas tika publicēta Krievijas ezoterikas mājaslapas un viss šādas lietas, un viņi tikai ieliktas pašvaldības akceptēta stratēģija. Un šeit mums, kā pilsoniskas sabiedrības organizācija, ir jautājums, mums liekas, ka to nedrīkst darīt, un tas ir, murgs.
Un mēs to kužinām pašvaldību, rakstot un jautājot, kāpēc viņš to izdarīt. Un kurš pieņem to lēmumu un kurš ir atbildīgs par to? Kāpēc jūs atļaujat sev 2023. gadā ziemā izmantot Krievijas federācijas stratēģijas darbu un patriotisku jūtu celšanai Latvijas konteksta, Latvijas valstspilsētas pašvaldībā. Un tad notiek tā komunikācija, tā kužināšana, kaut kādas negociācijas, kaut kādi vestules, jautājumi, atbildes un tā tālāk. Un šeit jautājums, kā mums liekas, ka PSO ir tie, kas var skatīties tiem lēmumu pieņēmējiem uz rokām, veidot to dialogu ar kaut kādiem cilvēkiem, kuriem kaut kas apmierina vai neapmierina, un tad sanāk vai nesanāk lobēt kaut kādas idejas. Šeit tāds etisks jautājums, vai PSO var kužināt to pašvaldību, arī, piemēram, ja nepatīk, kā apkaimes ir ieliktas zem turisma, nevis zem kaut kādām vairākām lietām vai citas instances. Jautāt un kužināt efektīvi pašvaldību, ja tāpat laikā aktivisti un biedri, kas ir cita Daugavpils, ir pašvaldības darbinieki. Vai sanāk tas atklātais dialogs? Jāsaka, ka vairāki mūsu biedrības biedri ir arī pašvaldības dažādu struktūru darbinieki, tāpēc ir grūti, teiksim, sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu, bet neviens biedrībām un iedzīvotājiem nav liedzis izteikt savu viedokli, vēršoties pašvaldībā, un tālāk, ko jau izskata pašvaldībā un lemj risināt un kā risināt, veikt izmaiņas, neveikt izmaiņas par šo konkrēto jautājumu saistībā ar šo stratēģiju. Gan man nav īsti informācijas, ne komentāru, jo arī mana ikdiena nav gluži saistīta ar šo te pašvaldības struktūru. Bet kopumā vai nav nekāda iekšējā vērtību konflikta vai pašcenzūras strādājot, darbojoties aktīvi tādā foršā, progresīvā biedrībā un strādājot pašvaldībā ar visiem plusiem un minusiem, kāda viņa ir? Es neteiktu, ka tas būtu kāds trūkums. Es neteiktu, ka pašlaik kaut kādā veidā tas man ir ietekmējis negatīvi. Vienkārši ir tādas lietas, varbūt, ko tu redzi darbā un saproti, ka, varbūt šo var pakustināt tieši izmantojot šo te nevalstiskās organizācijas resursu. Un tas atkal, kā jau es iepriekš teicu, viens otru papildina. Labi, tad jautājums būs vēl viens tāds diezgan ās un konkrēts. Šeit tieši šajā telpā notika burtiski nesen izstāde Ukraina lūzums un visiem pašvaldības komunikācijas darbiniekiem tika sūtītas relīzes, vairākas reizes. Un neviena netika publicēta, bet tika publicētas foršas kaut kādas spēles baros, bet izstāde un publiska programma par to, ka Daugavpilī notiek pasākumi Ukrainas atbalstām, netika publicēta. No citas puses, šeit ļoti personisks jautājums, uz kuru arī drīkst neatbildēt. Bet personiski jautājums, tad sanāk, ka citi Daugavpils atbalsta Ukrainu un piedalās mitiņos, bet no otras puses relīzes par Ukrainas atbalsta pasākumiem Daugavpilī pašvaldības lapas puses nav publicētas. Tu nekomentēsi? Šitas nebūs. Pilnīgi. Tur ir kaut kāda pašcenzūra tajā. Šitas pilnīgi nebūs. Tas... Okay. Tas neskar biedrību, un par šo es neesmu nodaļas vadītājs, lai runātu par to, ko kas publicē. Ok. Tu negribi šeit neko arī komentēt. Labi, ejam tad tālāk. Jā, un tad jautājums, viņš ir diezgan pozitīva lieta, pozitīva tendence, man liekas. Kurš vairāk labā nozīmē, ietekmē cita Daugavpils uz lēmumu pieņēmējiem vai tie lēmumu pieņēmēji uz citu Daugavpils, kurām ir tā lielāka vārā kužināt, mudināt un bidīt uz pozitīvus procesus, apkaimju iekustināšanā līmeni vai pilsoniskumā attīstības līmeni Daugavpils iedzīvotāju vidi? Manuprāt, es domāju, ka tā ir tieši nevalstiska organizācija un Daugavpils. Tā kā vienkārši to, ko es redzu, tā ir draudzīga atmosfēra, tā ir tāda cieša saruna ar cilvēkiem, cieša kaut kāda problēma risināšana, un jā, manuprāt, ir tā. Es domāju, ka te nav šis te svarīgākais faktors, kuru lēmumu pieņēmēju biedrību vai biedrība lēmumu pieņēmējus, tāpēc, ka mūsu galvenā mērķa auditorija ir pilsētas iedzīvotāji, apkaimju iedzīvotāji, kurus vajag vairāk iekustināt, nevis tos lēmumu pieņēmējus, jo, teiksim, aktīvi pilsētas iedzīvotāji būs gan aktīvi, lai
zinātu, kur tālāk virzīt savas iniciatīvas, runāt par savām vajadzībām, un tad jau atvieglots tiks arī lēmumu pieņēmēju darbs, lai viņi saprastu, kurus lēmumus tad ir jāpieņem, kam tiešām būs tā pievienotā vērtība. Es absolūti piekrītu. Šeit es gribu to komplimentu pateikt vēlreiz, ka par tiem pasākumiem, tiem formatiem un to komunikāciju, kas ir publiskajā vidē, viņi ir fantastiski. Citas Daugavpils var skan tālu ar tādu kā pozitīvu noskatu. Tas ir fantastiski, un tas ir galvenais. Un tas lietas, kas notiek apkaimēs. Jo mēs ar dažādiem formātiem, bet tagad darām ļoti līdzīgas lietas. Mēģinām mūsu līdzcilvēkos pateikt, ka tā demokrātija un līdzdalība sakas ļoti basic līmeņos, un ka viņu atbildībai arī jābūt par to vietu, kur viņi dzīvo, kā viņi uzturas pret sevis atrašanu kaut kādā kontekstā un tādu cieņu, empātiju. Man liekas, ka tas ir tas, ko māca citi Daugavpils, un kur mēs mēģinamies arī to iedvesmināties. Un šitas jau nobeigumam jautājums, kad jūs redzat to Daugavpils cilvēku pilsonisko aktivitāti pēc 10 gadiem? Es ļoti ceru uz kaut kādu optimistisku atbildi, jo mums arī gribas dzirdēt kaut kā mums ir cerības foršas. Nē, droši vien es redzu un es ļoti ceru, ka Daugavpils ļoti, ļoti labi attīstīs pēc 10 gadiem. Viņa būs tā vieta, kur cilvēki gribas braukt, kur gribas dzīvot. Jā, tāpēc cerības ir lielas. Tu pēc skolas plāno palikt šeit dzīvot Daugavpilī? Es tagad neko nevaru teikt, jo es neko nezinu, kas būs tālāk, kas būs nākotnē. Tāpēc jā, vienkārši dzīvoju, kaut ko daru un redzēsim, kas būs tālāk. Okay. Tu vēl plāno 10 gadus dzīvot Daugavpilī? Man nav izvēles. Es domāju, ka runājot par šo te pilsonisko aktivitāti vispār, kaut kādā brīdī liekas, ka Daugavpils iedzīvotāji kaut kur ir to iebremzējuši. Bet atkal paskatoties tos pašus uzņēmumu reģistrus, mums ir ļoti daudz biedrību, mums ir ļoti daudz uzņēmumu. Bet vai viņi ir pilsoniskas sabiedrības organizācijas? Arī, protams, tas ir jautājums. No pirmā uzmetiena šķiet, ka aktīvākās tomēr ir biedrības, kas ir saistītas ar sportu. Jo loģiski mums ir pilsētā tiešām aktīvisti, jā, kas ir tieši šajā jomā. Bet tas nav par pilsonismu. Tas nav. Bet ja tās, teiksim, organizācijas, kas darbojas tieši sporta jomā, teiksim, piedāvā kaut kādas aktivitātes, kas ir iedzīvotāju veselības veicināšanai, ja? Sportiskas aktivitātes, kopīgi treniņi, tas jau dara pie tā pilsoniskā. Bet vispār, piemēram, salīdzinot arī, es pati nāku no laukiem, no Kārsavas puses, un, teiksim, tas jauniešiem augot jau ir tā kā savādākā uztvere par to savu līdzdalību, jo tur mēs gājām visi pulciņos. Laukas aktivitāte ir lielāka. Tā teiksim, ir lielāka, jo tur nav ko darīt, tur nav alternatīvu. Tā kā tev nav iespējas aiziet uz kafejnīcu, tev nav iespējas aiziet spēlēt bowlingu, tāpēc tu ej uz kultūras namu un darbojies tur kādā kolektīvā. Un, teiksim, jau tagad pieaugot ļoti daudziem, ne tikai man, ir, teiksim, tā cieņpilnā attieksme pret to savu lokālo kopienu tur palikusi, ka tiešām mēs daudz esam tādi, kuru ikdiena jau sen nav saistīta ar konkrēto ciematu, ar konkrēto pilsētu. Bet tu sevi arī šodien jau definēt, ka Daugavpilieti? Protams, ka vairāk, jā, bet arī, teiksim, runājot par to, kas ir tajā, teiksim, manā Salnavas kopienā ieaudzināts, ka es vēl aizvien esmu gatava iesaistīties, ja tur ir kaut kas nepieciešams darīt, ne tikai kaut kādos mākslinieckajos kolektīvos, bet arī iet talkot, ja tas ir nepieciešams. Daugavpilī reizēm man liekas, ka tā trūkst savā ziņā, jo pilsētas tas dzīves ritms ir savādāks, un bieži vien cilvēki uzskata, ka vai tad nepietiek ar to, ka es tad dzīvoju un godīgi maksāju nodokļus. Tā kā, jā. Ka visiem ir jāizdara mana vieta, to visu aktivizēšanu. Jā, tieši tā, un ka tur pašvaldībai, piemēram, jānoliek viss gatavs tātad. Un tajā pašā laikā ar to nepietiek, un ir ļoti labi, ka cilvēki ir ieinteresēti, vai vismaz interesējas, kam seko līdzi viņu, teiksim, kur paliek viņu nodokļu maksātāji nauda. Bet skatoties uz to, kas tagad notiek, teiksim, pilsētā ir pamodusies, sabiedrība ir pamodusies, vismaz daļa sabiedrības tā kā apzinās, ka arī viņu viedoklim ir svars, arī viņi var kaut ko darīt, ne tikai kā biedrības, ne tikai kā juridiskas personas, bet arī kā fiziskā persona. Es un tu varam, sestdienā satikties un iet lasīt atkritumus kaut kādā piegrižotā vietā. Es šeit gribu piekrist un pateikt, ka vēl man liekas, ka tas pilsoniskums, kas
pamodas cilvēkos, viņš ir ļoti svarīgs arī mūsu drošības aspekta. Tā ir ziņa, ka tas ir ļoti svarīgi zināt ar tiem cilvēkiem, kuriem tu dzīvo blakus, ar to, kas notiek, kuram kādas kapacitātes ir un tie vismaz kontakti. Tas ir mega svarīgi arī drošības kontekstā. Un pēc tiem pašiem 10 gadiem es domāju, ka šī pilsoniskā aktivitāte būs daudz lielāka, jo arī tagad mums ir informācijas laikmets, mēs sekojam līdzi un, teiksim, mēs redzam tos definējumus, kā bieži vien tās lietas, ko mēs ikdienā darām, par kurām mēs nelielamies un nerunājam, arī ir tā pilsoniskā aktivitāte. Jā. Un tāds jautājums vīzijā, sapnis, kāda varētu būt citi Daugavpils pēc 10 gadiem? Gribu cerēt, ka tā vispār būs, ka tā nepazudīs un ka tā būs jo vairāk biedru. Pozitīvi. Ka viss būs pozitīvi pēc 10 gadiem. Bet strādās Daugavpils kontekstā vai kaut kādā nacionālā vai Eiropas dimensijā vai vairāk ar kultūras problēmas, kā apkaimes iekustināšana un dialogs starp iedzīvotājiem un pašvaldību vai jau kaut kāds lielākais mērogs? Kā tev liekas? Kā tev gribētos personiski tev? Es nezinu, tieši iespriest pēc nosaukuma cita Daugavpils laikam, sapratami, ka tieši Daugavpils robežas un Daugavpils novada robežas, kā tur būs pēc 10 gadiem, es nezinu, varbūt mainīsies nosaukums, mainīsies mērķi, vēl kaut kas, tāpēc kaut kā tā. Okay. Kā tev gribētos? Man gribētos cerēt, ka līdzās esošajiem apkaimju čatiem WhatsAppā būs visu 25 apkaimju WhatsApp čati, ka visās apkaimēs būs spēcīgas un aktīvas kopienas, ka mums būs dažādi apkaimju svētki un aktivitātes, un ka citas pilsētas brauks pie mums pieredzes apmaiņā, smelties šīs te idejas un labo pieredzi, kas mums jau būs bijusi. Paldies jums par fantastisku sarunu. Paldies par jūsu fantastisko darbu. Mums liels prieks, ka cita Daugavpils eksistē, un mēs varam sadarboties arī kaut ko pasākumos, tikties šeit. Un apkaimēs aicinām visus, kas ir Daugavpilī vai var atbraukt uz Daugavpili, piedalīties Daugavpils aktivitātēs, piedalīties arī mūsējos aktivitātēs. Jā, un paldies jums par šo sarunu. Paldies, lai veiksmē, lai viss sanāk, un mēs kopā varēsim celt to Daugavpils iedzīvotāju pilsonisku aktivitāti ar visādām dažādām aktivitātēm. Paldies jums liels! Paldies!